pabrauc garām tai milicijai, bet dažas lietas, protams, ka te ir smieklīgas. Viņš apstādināja fūri, un pretējā pusē arī apstādināja fūri. Un tagad stāv un domā, kā tu tik garām vai kas, cik ilgi viņi tur kaut ko darīs. Un tā, bet nu labi. Tagad es esmu no tās lielās šosejas, nu tā kā nost. Un šitāds ceļš iet uz Kazaņu. Nē, nu vāks. Es nesaprotu, kā viņi te pa ziemu brauc, bet, nu, ātrumu te nevar nekādu attīstīt. Un nu, tā ir kaut kāda šoseja. Nu, tas ceļš ir man pēc navigātora, viņš iet uz Kazaņu, nu. Un pa šito ceļu iet fūrs, un viņš ir kaut kāds strateģiski nozīmīgs ceļš. Ne, nu, vāks, nu. Bet, nu, skaties, nu pasties, kas tur priekšā, kas pa skatienu ārpats, nu, skaisti, nu. Patīrīs toņās objektīvu mazliet. No, kā redze, labāk. Tā kā brilli būtu uzlicis. Kaut kā man te tirstās šotkas kopā visu. Kādas labās. Čaglava. Kas tā par čaglavu, es nezinu, bet, nu, ātrums gada jāsamazina. Tā. Nu, ceļā es esmu jau 6 stundas. Un baigais atklājums ir. Lukoilā ir degviela, kas saucās Ekto. Vecīt, viņi ir nenormāli laba degviela. Mans Audi auto viņu rīta kā mazliet, nu, mazāk. Nu, tā kā 2 reizes pat var teikt. Es nezinu, nu, varbūt man liekas, bet, nu, gan jau, ka liekas. Ar 2.4 motoru noteikti liekas. Bet es varu nobraukt vairāk, nu, teiksim, ar bāku es varu nobraukt 700 km. Nu, nav jau tā bāka maza, bet, nu, tas vidējais patēriņš, ko kompis rāda, ir kaut kādi 10 litri pa taisno ceļu, mazliet mazāk, varbūt 9. Un, nu, pa pilsētas ir tie 15. Pasties, kas pa ceļu. Nu jā, ziema te ir atnākusi ātrāk, tā kā sniegi te uz laukiem un tā, bet piķis sauss. Nu, tas ir baigais pluss. Un tā, nu. Bet, nu, tā šoseja man tā kā beis jārā mazliet. Viņi tāda, nu, nopietni viņi tāda strateģiski svarīga šoseja, bet pēc navigātora rādās, ka man pēc 3 kilometriem būs kaut kāds baigais razvarots, un tad es tieku uz citu maģistrālu kaut kādu, nu. Ar navigātoriem te ir tā, ka it kā tu saliec to punktu, kur tev ir jātiek, un tad viņš tev saliek to maršrutu tādu, tā kā viņam liekas, nu tā kā viņš tur ir saprogrammēts, tā kā, lai tu optimāli ātri tiktu. Tur ir tāds īsākais ceļš, ja, kur viņš zem zīmēm lien. Un tad ir optimālais ceļš, kā viņš saliek. Nu, ja ir smadzenes, tad tu saliec viņam punktus visādus. Kāda tev ir izdevīgāk braukt, nevis tā kā viņš ir izdomājis. Jo to, ko viņš saliek, tas ir vājprāts. Nu, man tie garie gabali, kad ir jābrauc, tad, nu, respektīvi, pēc navigātora, nu, tad ir vāks.
man tagad ir jānobrauc vēl kaut kādi, pēc navigatora 230, bet es domāju, kaut kādi 200 km. Lūk. Esmu kaut kādā baigā ģerevņā. Es nezinu, kur es esmu, bet te kaut kādām šķībām acīm visi ir. Braucu es. Tagad laikam kaut kur būs tā robeža Čuvašskaja Respublika. Čuvašija, latviski. Čuvašijas republika. Bet tas ir Krievijas sastāvā un tā kā, naudas zīmes ir un viss tā kā ir kārtībā. Un tālāk es braucu uz Tatarstanu. Tatarstans, bet vai tā Tatarskaja Respublika, es nezinu nemaz. Tā kaut kā. Un tagad man ir kaut kad pēc 1 kilometru jāgriežās pa labi, un tad atkal baigi strauji pa labi. Un tad es tieku uz kaut kādu citu maģistrāli. Es pat nezinu, kas tā ir pa maģistrāli. Un tad es, kaut kādi, es nezinu, kā viņš te brauc. Kaut kā, rekur ir ceļš, pa kuru man būtu jābrauc, bet viņam tur ir sliedz priekšā. Nu, lūk. Ja es ar tādiem ātrumiem turpināšu braukt, es nezinu, cik es braukšu. Nu, tālūk. Es esmu kaut kādā apdzīvotā vietā, Большое Mokrai. Saucot Большое Mokrai. Tā varētu būt. Tas ir tur, kur točna, kā var nosaukt vietu, kur dzīvo cilvēki Большое Mokrai? Jopcai. Jā. Tālūk, Tā kā turpinām. Mēģinu noviem maršrūtreiz, ko man meiteni ir kaut kāda jauna maršrūta ir atradusi. Tagad, ir tā, kad navigatorā es esmu atjaunojis kartis tikai Maskavai un Pēterburgai. Maskavas apgabalam. Tad laikam tur bija Pleskavu es atjaunojis, jo tur man bieži jābrauc ir. Nav jau bieži jābrauc. Bet šitam reģionam es neesmu atjaunojis, un tāpēc viņš man varētu tā vilkt tā kā pa vecām, bet es braucu tā kā pa savējām. Bet, vajag kaut kādu zeltanu strīpu, lai rādi, kur pareizi tad ir jābrauc, jo ir galpunkts, atzīmēs. Tā kā... Braucu es uz Čebaksariem. Tagad. Tā kā, lūk. Bet apdzīvot vieta ir beigusies, un vai viņi turpinās, to neviens nezina, jo ātrums ir viens un tas pats. Un tas ir raksturīgi visai Krievijai. Un tad es ar vienu meiteni te parunāju, saku, kāpēc tā? Viņa saka, tāpēc, ka tā, tā kā bara instinkts. Tā, lūk. Tāpēc tas tā viss arī notiek. Bet, labs ir. Reku mums ir Lukoil rūpnīca, kur ražo degvielu priekšā. Laikam kaut kā viņi tur to naftu centrē vai ko viņi tur dara. Es nezinu, kāpēc tas beņģu no naftas ir. Vai viņi patās arī roka, es nezinu. Bet, cik sēta ir grandiozi, un tas, kas tur pa labi, ko tu neredzi, tas ir kaut kas vaiprāt liels. Kaut kāds šausmīgi rūpnīca. Es tev parādīšu. Re. Jopt. Šausmīgi liels. Kaut kas drausmīgi liels. Jā. Bet, davai tad. Tad jau, ja? Čau.